Aivar, kur mēs ejam? Mēs ejam pie topošā, jau esošā un turpmākā rakstnieka, bijušā futbolista, tagad Jorena Žorkša. Grāmatas prezentācijas. Arcants! Ejam meklēt pakrabu, kurā Jorens dzīvo. Lejā pa kreisi, okei. Atradām. Imants, ko tu šeit dari? Es svaigi palasīju signālu eksemplāru. Grāmatai Arcants esmu ieradies mazliet palīdzēt šo pasākumu iekustināt. Bet Jorens jau pats mutes nav kritis. Viņš galīgi nav kritis, bet viņam būs jārunā kā autoram, kā literātoram šoreiz, un viņš tā kā negrib sadalīties un izšķīst, cik nav tā. Kristian, vai tu esi lasījis šo grāmatu? Vēl neesmu. Kā tu domā, par ko tur būs? Es ceru, ka par OG. Par vectēvu OG. Lūk, un tagad, kad tu esi izdevusi grāmatas, tad visi prasa, kad būs tā liela atvēršana. Kur ir? Tobrīd Arcants burtiski saļīma un metās ceļos laukuma centrā, pie sevis lūdzot, lai šis sitiens netiktu atalgots ar uzvaru nesošu vārtu būmu. Teju brīnums, jo pārsimt eiro dēļ puisis bija kļūst ticīgs. Gluži kā filmas palēninājumā Arcants vēroja, kā bumba mērķiecīgi lido nevienu neuzraudzīto vārtu virzienā, neskatoties uz to, ka bumba vārtos nozīmē komandas uzvaru un pat simbolisku prēmiju, puisis pieķēra sev pie domas, ka viņam tā būtu zaudēta nauda un arī spēle. Gaidām rindā, lai tiktu pie meistara. Man pašam grāmatu vēl nav, es viņu izlasīšu kaut kādu, bet tagad pāris jautājumu. Jorenam par grāmatu, ko es neesmu lasījis. Čau, smukais. Es tev nemocīšu ar parakstīšanu, jā? Vienkārši pāris jaukt jautājumu. Tev bija pēdējā brīža labojumi grāmatē, tā kā jau redaktoram iedots, un stopšu to ņemam ārā. Jā, man bija jau pēdējo, es lasīju, un tur bija grūtniece. Viņa piedzemdēja, un pēc viņa atkal bija grūtniece. Kas bija pirmais lasītājs? Kam tu iedevi? Agri es iedevu ļoti kaut kam es iedevu, bet tagad padomā tā kā īsto grāmatu, kas izlasīja. Tavu to materiālu rakstīto, manuskriptu vai ko? Mans priekšnieks. Lai saprastu, vai ir vai nav, ja es godīgi pateiksi, ja? Vecīt, nevajag, ja? Neviens tā neteica, bet tur viss bija labi. Okay. Un kāpēc šī dāvana ar šo dizainu būtu ideāla dāvana Valentīna dienā tavam mīļotajam cilvēkam? Tāpēc, ka pirmkārt vāks, un otrkārt, tur ir mazliet par mīlestību. Mazliet ir par mīlestību un aklumu. Un vai tu jūti savu vēlmi varbūt pēc gadiem rakstīt vēl? Es patiesībā esmu uzrakstījis vēl vienu grāmatu, bet es domāju, vai vajag izdot vai nevajag. Vajag, labi. Tieši to stāstu rakstīt, jā. Paldies, gaidām, čau! Kur tā Jorena grāmata pieejama? Pie kases. Kur? Ļoti labi. Dosiet. Došu, ja gribēsi, došu grāmatā. Labi, paldies. Jā, lūdzu, viss nav. Ko? Izlasīšu grāmatu un došu arī savu vērtējumu kaut kur. Lai gan es godīgi ticu, ka mans vērtējums grāmatām baigi nevienu neinteresē.